Re! Viss ēters ir te! – 1940. gada 9. maijs. Maza pilsētiņa, mazi bērni. Kāda pilsētiņa Ardēnos netālu no Vācijas, kas atrodas karstāvoklī ar Franciju. Līdz šim viss bijis mierīgi. Bērni kārtīgi saliek savus tupelītes, un skolotājs saka, ka šodien viņi mācīsies skaistu dziesmu, lai atkal iestātos miers. Tā lūk dara mazās lellītes. Tā ir pēdējā stunda. Apokalipse. Otrais pasaules karš. 1940. gada 10. maijs. 5:35 sākas Vācijas uzbrukums. Otrā sērija – Sagrāve. Izabelas Klārkas un Daniela Kostela filma. – 1940. gada 10. maijs. Vācu izplatņu lēcēji izlec virs Nīderlandes. Tas ir 3 miljonu iebrucēju avangards. Wehrmachts ienāk Beļģijā. Tās ir Hitlera lamatas. Viņš liek noticēt, ka Vācija sāk uzbrukumu tāpat kā 1914. gadā cauri neitrālajai Beļģijai. Sabiedroto galvenais komandieris ģenerālis Moris Gamelēns ir mierīgs. Viņš visu ir paredzējis. Dīvainajā karā viņš rūpīgi seko savam plānam. Beļģija, 1940. gada 10. maijs. Gamelēns nosūta uz Beļģiju savas labākās motorizētās divīzijas, Francijas armijas triecienu grupu un visu Britu ekspedīcijas korpusu. Šie kareivi ir īsti cīnītāji, apņēmības pilni. Viņi apturēs vāciešu ienākšanu Beļģijā. Tomēr Hitlers savā ģenerālštābā ir sajūsmināts. Viņa lamatas darbojas. Viņš saka, no prieka esmu gatavs vai raudāt. Viņš pavēl gaisa spēku maršalam Gēringam nebombardēt franču kolonnas un ļaut tām dziļi ieiet Beļģijas teritorijā. Viņš uzbruks no aizmuguras. Īsta ofensīva notiks caur Ardēniem. Franču ģenerālštābs bija pasludinājis. Šo kalnaino mežu masīvu tanki nespēja šķērsot. Nekas viņus nespēja apturēt, vienīgi pašu radītie sastrēgumi. Tikmēr tie nīderlandieši, beļģi un luksemburgieši, kuriem ir savas automašīnas, dodas projām. Visi tiek pārbaudīti, baidoties no tās augtās 5. kolonnas vācu savarvētajiem aģentiem. Vācieši turpina iebrukumu Beļģijā, izmantojot izlases gaisa desantu. Sapie rauro Polijas karagājiena dziesmu. Meitenes pagaidīs biedri, mums jādodas cīņā biedri. 11. maija rītausmā viņas izmet virs Beļģijas. Viņu uzdevums ir neutralizēt Beļģu aizsardzības stiprāko balstu
Eben Emaelas forte pie Alberta kanāla, kur uzskatīja par neieņemamu. Kāds pārgalvīgs kareivis uzrāpies uz artilērijas torņa jumta ar visiem spridzekļiem. Neuzvaramā Wehrmachta tēls dzimst no šiem iekarotāju kadriem Eben Emaelas forta drupās. Cietoksnis bija atslēga uz Beļģiju. Pēc cietokšņa krišanas cilvēku pūļi steidzas tikt līdz beidzamiem vilcieniem uz Parīzi. Ziemeļstacijā sarkanais krusts ir pārslogots. Beļģu bēgļus uz dienvidiem ved lopu vagonos. Vāciešu ienākšana Liežā sāsina paniku. Šādu spēku priekšā atliek vienīgi pakļauties vai bēgt. Tie vairs nav pilsētnieki, bet laucinieki. Kopš vissanākajiem laikiem nespēdami pamest savus lopus zemnieki bēguši beidzamie. Flāmdzenieks Emīls Verhārns raksta: šiem cilvēkiem nav vairs nekā. Nekas tos negaida, tikai bezgalīgais lielceļš. Lauku ļaudis, šejienieši ir bezgala nelaimīgi. Vācijas gaisa spēku uzbrukums sākas iznīcināt stratēģiski svarīgos punktus – lidlaukus, degvielas pārstrādes un uzglabāšanas vietas. Notiek uzlidojumi Francijas ziemeļu un austrumu daļas pilsētām. Franči sastopas ar modernā kara īstenību. Nīderlandē deg lielā Rotterdamas osta. Vācu iebiedēšanas uzlidojumi, līdzīgi kā Varšavā. Taču bombardēšana notiek jau pēc pilsētas padošanās. Vēl viens vāciešu kara noziegums. Nīderlandes karaliene Vilhelmīne dodas uz Londonu, kur kopā ar valdību turpinās cīņu. Viņai līdzbrauc meita un nākamā karaliene Juliāna, princis Bernhards un 2 gadus vecā arī topošā karaliene mazā Beatrikse. Londonā par valdības galvu kļūs Winstons Čērčils. Viņa pirmā runa pauž gribas spēku un nepakļaušanos apstākļiem. Es gribu teikt bez šaubīšanās, ka Nīderlandes un Beļģijas, tāpat kā Polijas, Čehoslovākijas un Austrijas likteni noteiks Britu impērijas un Francijas republikas uzvara. Taču Francija pēkšņi ir nonākusi sliktās pozīcijās. 3 dienās vācieši ir šķērsojuši Ardēnus.
Viņi tuvojas franču aizsardzības līnijai pie Mēzes upes. Vācieši cenšas aizvērt Lamatus pīles. Viņi sāk Beļģijā koncentrēto sabiedroto spēku aplenkšanu. Vācu kainieki sakoja frančus gluži kā viņi nāktu no citas pasaules. Rokas granāta, pats šautene. Uzrotīts piedurknis un vienas dienas laikā pilsēta ir ieņemta. Tā ir Sedāna, Ardēnu atslēga, kas cieta sakāvi arī 1870. gadā. Taču vāciešiem vēl jāpārvar viens šķērslis – Mēzes upe. Naktī no 13. uz 14. maija tiek atvesti baļķi tilta būvēji. Franču aizstāvs. Taču rīta pusē franču artilērija ir neutralizēta, bet vācu sapieri ģenerāļi steidzināti pabeidz tiltu. Ģenerālis Heinz Guderians ir 42 gadus vecs pieredzējis teorētiķis tanku izmantošanā drosmīgos un straujos uzbrukumos. Zibenskarš nedrīkst ļaut ienaidniekam attapties. Tankiem sako kainieki, kurus atbalsta aviācija, īpaši kara lidmašīnas Štukas. Kā sirēnas kaucošie pikējošie bumbvedēji Štukas, kuru labi trenētie piloti spēja panest spējo spiediena maiņu, strauji pikējot lejup nomet bumbas ar nāvējošu precizitāti. Francijas valdības galva Pols Reinos satraukumā zvana Čerčilam. Fronte ir pārrauta un ceļš uz Parīzi ir vaļā. Franču ģenerāļi ir izsisti no sliedēm. Viņiem vairs nav pretošanās iespēju. Sabiedroto spēku atrodas Beļģijā, kā lai aptur vāciešu virzīšanos uz priekšu. Parīzē varas iestādes pūles novirzīta aizvien lielākās bēgļu straumes. Beļģijas un Francijas ziemeļiedzīvotāji plūst uz skolām, kazarmām un slimnīcām, kuras drīz vien ir pārpildītas. Viņam sācies aizliegto spēļu laiks. Vilcienu kustība ir pārtraukta, vairums cilvēku nākuši kājām. Viņi dosies tālāk ar jauniem apaviem. Trūkst informācijas, klīst tankas un bailes. Runā, kā Gamelēns izdarījis pašnāvību. Taču Francijas militārā vadība ir sapratusi, ka vācieši virzās uz jūru un franči nonākuši slazdā. Tādot pavēlu doties pretuzbrukumā, kur laikā ievērību gūs Šarls de Gauls, kurš vada tanku divīziju. Francijas armijai ir vairāk tanku nekā Vācijai, un tie ir pārāk par vācu panceriem. Taču nesaņemot pastiprinājumu un atbalstu no gaisa, franču tanki kļūst par vācu kara aviācijas mērķi. Franču cīnītāji nebija gļēvuļi, bet visi atkārtoja, kāpēc franču aviācija mūs neaizsargā. Slikti komandētie un slikti izmantotie franču piloti drosmīgi cīnās, arī 1 pret 3. Tiek notriekti un sagūstīti 1000 vācu lidotāju. Britu valdība neatlaidīgi pieprasa saviem franču sabiedrotajiem izdot šos lidotājus, lai nogādātu viņus drošā vietā Kanādā. Taču bez rezultātiem.
Liktenīga neapdomība. Šie vācu lidotāji vēlāk atsāks cīņu pret Angliju. – 1940. gada 26. maijs. Vācu tanki braužas cauri Ziemeļfrancijas pilsētām un ciematiem. Franči drosmīgi pūlas aizkavēt vāciešu virzīšanos uz priekšu. Vācieši iznīcina pretošanās grupas. Francijas armijas vadība vairs nezina, kur atrodas ienaidnieks. Kāds štāba virsnieks kapteinis Bofors liecina: mēs nemitīgi saņēmām tikai sliktas ziņas. Tas bija neizturami, un pēc 8 katastrofisku ziņu dienām iestājās garīgs izsīkums. Tā bija pirmā reize, kad redzēju vīrieti raudam. Vācieši nonākuši pie Lamanša. Plāns sirpja grieziens izdevies. Britu ekspedīcijas korpuss Beļģijas un Francijas armijas nonāk ielenkumā. 1940. gada 28. maijs. Beļģijas karalis kapitulē līdz ar savu armiju. Britu ekspedīcijas korpuss bez brīdinājuma atkāpjas uz piekrasti, kas nozīmēs sabiedroto spēku izjukšanu. Parīzē valdības galva Pols Reno atsauc Gamelēnu un atrodas jauns glābējs. 72 gadus vecais ģenerālis Maksims Veigāns, viens no 1918. gada uzvaras kaldinātājiem. Drošības pēc Reno ieceļ par viceprezidentu vēl vienu slavenību – 84 gadus veco maršalu Filipu Petēnu, kurš tomēr pagrieza muguru viņa politikai. Savukārt Veigānam nākas dot pavēli atkāpties uz Denkerku. Hitlers neiejaucas. Viņš izturas piesardzīgi pret Angliju un meklē iespēju noslēgt atsevišķu miera līgumu. Gērings apgalvo, ka vācu aviācija spēja aizkavēt jebkuru iekāpšanu kuģos. 400,000 apjukuši cilvēki drūzmējas ar cerību izglābties, bēgot pāri jūru. Čerčils dod pavēli glābt kareivis ar visiem iespējamiem paldošiem līdzekļiem. Iznīcinātāji kuģi, mīnu traleri, valkoņi, baržas, jahtas un pat Temzas ugunsdzēsēju kuģis dodas pāri Lamanšam, lai palīdzētu ielenktajiem, kuru vidū atrodas arī angļu ģenerāļi, to skaitā Montgomerijs. Franči aiztur vāciešus Denkerkas priekšpilsētā, par to samaksājot ar smagiem zaudējumiem. Tad Gērings nosūta Vācijas gaisa spēku bumbvedējus. Pāri jūrai izdodas pārcelt 215,000 angļu un 120,000 franču. Duvra, 1940. gada 4. jūnijas. Angļu armija ir glābta, bet bēdīgā stāvoklī. Franči tiek nosūtīti uz Bretaņu, lai vēl mēģinātu pretoties.
Angļus nosūta uz pārformēšanas centriem. Visa Anglija paveikto Denkerkā slavē kā varonību, bet Čērčils ir atturīgāks. Viņš skaidri pasaka, ar evakuēšanos karā nevar uzvarēt. Tomēr šajās 1940. gada jūnija dienās rodas tas, ko dēvē par Denkerkas garu. Anglija ir apzinājusies šī kara nežēlīgo dabu un hitleriskā ienaidnieka nāvējošo spēku. Bezrūpību un humoru nomaina izmisīga mobilizācija. 4. jūnijā Čērčils, kas cīnās pret sakaunieciski noskaņotajiem savējo vidū, uzsver: mēs cīnīsimies pludmalēs un lidlaukos, laukos, ielās un pakalnos. Mēs nekad nepadosimies. Denkerka, 1940. gada 4. jūnijas. 4. jūnijā vācieši iet Denkerkā. Viņi atklāja fantastisku laupījumu, kuru plaši atspoguļo propagandas filmas. Tā ir lielākā daļa no Anglijas armijas munīcijas. Krastmala ir nosāta ar vrakiem. Britu Spitfire un viens no franču torpēdu un zemūdeņu iznīcinātājiem Ladroā, līdzīgi kā Jaguar un Sirocco, liecina par sīvajām kaujām, kuras izcīnīja franču flote. Wehrmachta kareivji priecīgā noskaņojumā filmējas. Viņi ir atraduši franču gramofonu ar slavenu Morisa Chevalier plati. Hitlers pasludina, Denkerka ir visu laiku lielākā uzvara, un turpmāk 4. jūnijas būs vācu tautas nacionālie svētki. Vācu zaldāti filmē gūstekņus. Denkerkas aizstāvēšanai ziedoti 80,000 franču. Arī viņi labprāt būtu devušies pāri jūrai. Viņi ilgi saglabās sirdīs zināmu rūgtumu. Taču Čērčils saka, šajās 4 kritiskajās dienās franči aizturēja 7 vācu divīzijas. Tas bija iespaidīgs ieguldījums biedru glābšanā. Bez viņiem Anglija nebūtu spējusi turpināt karu. Neraugoties uz sasniegumiem, vācieši arī ir cietuši smagus zaudējumus. Guderians iedvesmo savus kareivjus. Lepodamies ar savu ģenerāli, viņi iezīmē savu aprīkojumu ar viņa iniciāli burtu G. Vairums ir līdz beidzamam noguruši. 4 nedēļas viņi nav varējuši izgulēties un nemitīgi daušies kaujās. Uzbrukums atsākas. Francija brūk. Taču Reno un jaunieceltais ģenerālis Šarls de Gauls, kurš arī nonāk valdībā, vēlas turpināt cīņu.
Romā Itālijas diktators Musolīni Duče grib paziņot tautai jaunumus. Lielbritānijas un Francijas vēstniekiem tiek nodots kara pieteikums. Musolīni sapņo par savu laupījuma daļu – Korsiku, Nicu, Savoju, Tunisiju, Maltu. Tas ir kā duņķa dūriens mugurā. Musolīni uzbrukumu aptur franču Alpu strēlnieki. Ģenerāļa Romela vienības iebruk Normandijā un ieiet Ruānā. Parīze tiek pasludināta par nenocietinātu pilsētu, kas nozīmē, ka tā padodas bez kaujām, lai izvairītos no Varšavas un Rotterdams likteņa. Valdība ir devusies uz Bordo. Vācieši ir pie pilsētas vārtiem. Klīst baumas. Viņi nogalina un izvaro kā prūši 1870. gadā. Pamestie parīzieši bēg. Visa Francija bēg. Milzīgo tautas masu pārvietošanos nodēvēs Bībeles vārdā par eksodu. 6 miljoni franču virzās uz Loāru, beidzamo nocietinājumu. Taču pret štukām nocietinājumu nelīdz. – 1940. gada 14. jūnija rītā Parīzē ienāk vācieši. Virs Parīzes plīvo nacistu simbols kāžkrusts. Okupanti sāk ar to, ka steigšus metas uz pamesto ministriju arhīviem. Hitleram nekavējoties tiek nosūtīti spiegu, ebreju, brīvmūrnieku saraksti un pat Versaļas miera līguma oriģināls, ko 1919. gadā bija spiesta parakstīt pazemotā Vācija. Tautas eksods ir apstājies. Loāras tilti ir sagrauti. Palikusi beidzamā cerība, ka kaujas varētu aprimt. Arī Pétains, Bordo, vēlas izbeigt šo stāvokli. Vācieši turpina neapturamo virzīšanos uz dienvidiem. Francijas armija, kuru līdz 10. maijam uzskatīja par spēcīgāko pasaulē, ir sagrauta. Tomēr Francija ir cīnījusies labāk nekā par to tobrīd izsakās. Ir krituši 100 000 franču kareivju, vairāk nekā tādā pašā laikā Pirmajā pasaules karā. Gūstā nonākuši 1 850 000 kareivju. Viņu vidū ir 36 000 virsnieku un 176 ģenerāļi. Gūstekņu vidū ir daudz afrikāņu no Francijas koloniju vienībām. Vācu armijas kino amatieri viņus filmē neveselīgā apmierinātībā. Izbadējušies gūstekņi pārgriež rīkli kazai.
Vācu oficiālajos ziņu raidījumos īpašu uzmanību pievērsta tūplāniem. Ir dota norāde parādīt franču deģenerēšanos, jo viņiem jākaro izmantojot vergus no savām kolonijām. Vācu komentāri ir zīmīgi. Sabiedrotie apgalvo, ka šī esot cīņa pret mūsu viduslaiku barbarismu. Lūk, kā izskatās kultūras glabātāji. 3000 Francijas armijas afrikāņu izcelsmes kareivju un virsnieku pēc sagūstīšanas tiek nošauti. Pēc 7 gadus ilgās nacistu ideoloģiskās apstrādes vācu kareivjos ir iemājojis rasisms. Francijas turpmākais liktenis tiek izlemts 3 izšķirīgās dienās. 1940. gada 16. jūnijā ministru kabinets Bordeaux nostāda Renault grūtā stāvoklī, un viņš demisionē. Viņa vietā par valsts vadītāju republikas prezidents nozīmē Filipu Petēnu. Bastīlijas laukums. Tie, kur ir palikuši, klausās maršalu. Petēns, Verdenes varonis, paziņo, ka pieprasa pamieru. Franči, es lūdzu, lai mūsu pretinieki izbeidz kara darbību. Esmu pieņēmis šo kareivju sirdī tik grūto lēmumu, jo to prasīja militārā situācija. Vācijas radio tulko šo Francijas sakāvis runu. Franči klausās angļu BBC radioziņas. Ģenerālis de Gaulle ir ieradies Londonā. 18. jūnijā viņš nostājas pret miera līgumu. Dažas dienas vēlāk tiek ierakstīta jauna runa. Mēs esam pārliecināti, ka franču gods liek turpināt karu līdzās sabiedrotajiem. Hitlers saņem apsveikuma telegrammu no Staļina. – 1940. gada 22. jūnijā Hitlers ierodas Kompjeņā netālu no Parīzes. Viņš ir pasūtījis nevainojumu uzvedumu, lai pazemotu uzvarētos. Viņš izvēlējis vagonu, kurā tika parakstīts 1918. gada 11. novembra mierlīgums, kas pasludināja Vācijas sakāvi. Atriebība ir pilnīga. Francijas delegāciju vada ģenerālis Insižē. Vispirms tulks nolasa apsūdzību Francijai par kara pieteikšanu bez pamatojuma. Hitlers klusē. Viņš pieceļas un aiziet. Tikmēr franči iepazīstas ar pamiera nosacījumiem, no kuriem viens ir nepieņemams. Jāizdod vācu antifašisti, kuri atraduši patvērumu Francijā. Insižē mēģina iebilst. Bez panākumiem. Insižē zvana Veigānam uz Bordeaux. Vācu slepenie dienesti ieraksta sarunu. Ģenerālis šeit, Insižē. Jā, ģenerāli, tas ir izdarīts. Izdarīts? Jā, ģenerāli, labi. Izdarīts. Es vēlreiz pateicos par to, ko esat izdarījis. Ģenerāli, vai jūs mani sapratāt? Jā, es jūs sapratu.
Pēc tam Hitlers liek pamieru parakstīšanas vagonu pārvest uz Berlīni. Beidzamajās rēkdienās viņš liks to SS vīriem uzspridzināt. 6 nedēļās simboli, kur liecina par Francijas uzvaru Pirmajā pasaules karā, tiek apgānīti kā Verdena, kas prasīja 500 000 kareivju dzīvību. Hitlers ir lepns un dodas pie saviem vīriem, kur tikko ieņēmuši Mažino līniju. Savu ienākšanu Strasbūrā un tās katedrālē viņš padara pēc iespējas svinīgāku. Elzas un Lotringa atkal ir vācu zemes, kā viņš bija solījis savā Mein Kampf. Francijas karagājienu laupījums ir 2000 tanku, 5000 lielgabalu, 300 000 šauteņu, 4 miljoni munīcijas. Vienā no intendantūras noliktavām Parīzē Wehrmachts atrod franču armijas apakšbikšu krājumu. Tās ir siltās vilnas apakšbikses turpmākajām cīņām. Laupījums ir visa Francija, tās rūpnīcas, ostas, bagātības. Franči bija pieteikuši karu. Par katru kara dienu viņiem būs jāmaksā soda nauda, kas līdzvērtīga 100 miljoniem eiro. Ģenerālis Incižē dodas uz Vāciju, lai piedalītos pirmajā sanāksmē, kurā apspriedīs miera līguma nosacījumus. Lai taupītu karaspēku, Hitlers atstāja sev padevīgajai Francijas valdībai zināmu suverenitāti. Tā ir samazināta armija bez smagā bruņojuma, kam jākalpo kārtības uzturēšanai. Kungi ģenerālis pasludina sēdi par atklātu. Francija ir pārdalīta uz pusēm. Ziemeļu daļa un jūras piekrasti ir okupēta, lai būtu pieeja ostām. Vidusjūras daļu kontrolē Itālija, kurai pieder Alpu okupētā josla. Pārējā daļa ir brīva un par jauno galvaspilsētu kļūst Višī. Šo kurortu pilsētu izvēlas tāpēc, ka tajā ir daudz viesnīcu, kur jau no jūlija sākuma patētiskā noskaņā izvietojies maršals Petens un ministrijas. Taču viss šī valdības kontrolē vēl atrodas milzīga koloniālā impērija un spēcīga jūras kara flote. Hitlers pieprasa vienīgi tās atbruņošanu, baidoties, ka tā var pievienoties Anglijai. Čerčils baidās no pretējā, ka floti var sagrābt vācieši. Viņš pavēl karaliskajai flotei to neutralizēt. Britu eskadra ierodas vienā no lielākajām bāzēm Alžīrijā – Merselkebīrā. Čerčils nevēlas uzņemties nekādu risku. Pievienojieties mums, nogremdējiet kuģus vai dodieties uz Antiļu salām. Viss šī valdība ir informēta tikai par pirmajiem 2 nosacījumiem, un tos nepieņem. Angļi atklāja uguni. Tiek nogremdēti 2 bruņu kuģi, 2 kreiseri un 1 iznīcinātie kuģis. Nogalināti 1200 franču jūrnieki. Čerčils vēlas izskaidrot pasaulē un galvenokārt Savienotajām valstīm savu apņēmību vērsties pret bijušiem draugiem, kuru floti varētu izmantot vācieši, lai izceltos Anglijas krastos. Visi šī ministri grib pieteikt karu Anglijai. Petens iebilst sakot, pietiek ar 1 sakāvi.
Berlīne, 1940. gada 9. jūlijas. Visa Vācija sumina Hitleru. Zibenskarš Eiropā ir pārņēmis viņa ģenerāļus. Tagad Hitlers uzskata sev par visu laiku lielāko karavadoni, līdzīgu Napoleonam. Un kā imperatoram neviens vairs neuzdrošināsies runāt viņam pretī. Vācieši ieņem Džersijas un Guernsijas salu. Tas ir pirmais solis uz iebrukumu Lielbritānijā. Hitlers nogaida. Gal galā šie ļaudis ir ģermāņu radinieki. Ar viņiem varētu vienoties. Eiropa tiktu vāciešiem, bet okeāns Britiem. Taču Čērčils tam nekad nepiekritīs. Angļi gatavojas Vācijas iebrukumam, veicot pasākums, kas varētu šķist smieklīgi. Klīst baumas, ka Francijas kauju vācieši uzvarējuši tāpēc, ka viņiem bijušas Mišelēna kartes. Nākamais drošības pasākums ir bērnu nogādāšana drošībā laukos, kas nozīmē šķiršanās sirds sāpes. Vecākās māsas, mātes un vecmāmiņas stājas kardienestā. Ikvienam jāaizstāv savu māju pret bīstamajiem vācu izpletņu liecējiem. Tādējādi vietējās aizsardzības brīvprātīgajos pievienojas visi vīrieši, arī 1914. gada veterāni un pat 1902. gada būru kara veterāni. Kamēr notiek no Denkerkas izglābtās armijas atjaunošana, mobilizācijai piesakās brīvprātīgie. Amerika piegādā šautenes, ložmetējus un pretgaisa lielgabalus. Apmācības uzlabojas. Tad Čērčils saka runu, kas dziļi iespiežas Angļu sirdīs. Anglijas cīņa drīz sāksies. Mums jāsakopo visi mūsu spēki. Ja pēc 1000 gadiem vēl pastāvēs Britu impērija, tad cilvēki teiks, viņi piedzīvoja varonības laikmetu. Viens no galvenajiem Čērčila ieročiem ir karaliskie gaisa spēki. Arī lidmašīnas ir lieliskas. Spitfire Rolls-Royce motori ir labākais iznīcinātais pasaulē. Angļi ir pārāk arī elektronikas jomā. Tieši Anglis ir izgudrojis radaru lidmašīnu atklāšanai. Tas ļauj kontrolpunktiem novirzīt pilotus uz ienaidnieku. Pilotiem, kas ieradušies no visiem Britu impērijas nostūriem, pievienojas tie, kuriem izdevies izbēgt no okupētajām valstīm, kuru valdības atrodas Londonā. Tie ir poļi, nīderlandieši, beļģi, čehi un arī daudz amerikāņu. Viņu valsts ir neitrāla, bet ne viņi paši. Arī pirmie franči no Francē Libre kopā ar De Gaulle. Angļu piloti ir Oksfordas un Kembridžas studenti. Viens no viņiem, Ričards Hillerijs, pirms došanās kaujā, kur viņu notriec, rakstījis: Prese mūs dēvēja par zaudēto paudzi. Mums bija gari mati, mēs bijām izlutināti, nevaldāmi, pašapmierināti. Varoņdarbi mūs neinteresēja, taču karš ļāvis mums pierādīt sev un pasaulē, ka neatkarīgi no specialitātes mēs esam spējīgi stāties pretī fanātiskajai Hitlera jaunatnei. Šos vācu pilotus apmācījuši Hitlera jugend jaunieši ar domu par revanšu.
Viņi jutās kā elite, un viņu komandieris Gērings ir populārākā režīma persona. Gērings, kuram ļoti patīk greznība, viesnīcu Rits Parīzē padarījis par gaisa spēku ģenerālštābu. Viņš ir apsolījis Hitleram, ka 5 dienās iznīcinās Anglijas gaisa spēkus un pārņems savās rokās gaisa telpu, kas ļaus Wehrmachtam izcelties krastā Anglijā. Liels trumpis vācu gaisa spēkiem ir viņu rīcībā esošie Francijas lidlauki, to aprīkojums un iekārtas. Viņu piloti ir ļoti labi apmācīti, piemēram, Ādolfs Galants ar neiztrūkstošo cigāru mutē. Viņš ir cīnījies pret republikāņiem Spānijā. Arī Werners Melders, kurš ir viens no dūžiem uzbrukumā Francijai, kur viņu notrieca. Viņš bija no tiem kara gūstekņiem, kurus atdeva Vācijai. Tagad viņš vada gaisa spēku uzbrukumu Anglijai. Izmantojot okupēto Francijas teritoriju, vācieši uzbruks jūras transportam, ostām, pēc tam aviācijas lidlaukiem Anglijas dienvidos. Viņi notriekš 400 angļu lidmašīnas, paši zaudējot 1000. Angļu piloti drosmīgi turas. Viņi upurē sevi. Čerčils teicis, man nekad iepriekš vēsturē kara laikā tik daudz nav izjutuši pateicību tik nelielai cilvēku grupai. Hitlers nolēma atcelt uz vēlāku savu iebrukuma plānu. Tā ir viņa pirmā neveiksme. Tagad viņš izmantos citu metodi. Viņš paziņo. Angļi padosies, kad viņu pilsētas būs izpostītas. Vācu bumbvedēji uzbruk pilsētām tādām kā Coventry un Londona. Tas ir zibenskarš ar ikdienas bombardēšanu. Šī metode Spāņa ir Hitlera liktenīgā kļūda, jo karaliskie gaisa spēki bija turējušies ar beidzamajiem spēkiem. Tagad tie var uzelpot. Anglijas tauta izrādās sabrīnojama. Viņa roka ierakums savu kotedžu mauriņos. Pirms došanās uz darbu pārnakšņo metro. Viņi nezaudē ne savu humoru, ne ticību. Čerčils teicis, šeit, šajā pilsētā, Londonā, kur Hitlers grib pārvērst palmos, mūsu ļaudis turas braši. Hitlers ir izmisumā. Viņš saka, Čerčils ir pa pusē amerikāņu dzērājs un pa pusē žīds. Kā parasti neveiksmēs, Hitlers vērš savu naidu pret ebrejiem. – 1940. gada 12. oktobrī Varšavas geto tiek apjosts ar 3 metrus augstu žogu. Tur ieslodzīti 500 000 ebreju, vīrieši, sievietes, bērni un simtgalvi, kas cieš no šausmīga bada, augstuma un trūkuma.
Hitleru viņa Bavārijas Alpu namiņā nofilmējusi viņa mīļākā Eva Brauna. Viņš svin 1940. gada Ziemassvētkus kopā ar augsta ranga nacistu personu bērniem. Viņš pērina jaunus plānus. Viņa uzdevums ir dzīves telpas iekarošana austrumos. Viņš ir noslēdzis vienošanos ar Staļinu vienīgi tāpēc, lai veiksmīgāk varētu vēlāk uzbrukt. Neveiksme Anglijā liek viņam pasteikties, kamēr Čerčils nav dabūjis savā pusē amerikāņus. Tas būtu trieciens. Nākamā sērija – Šoks. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. No franču valodas tulkojusi Astra Šmite, redaktora Laura Hansone, skaņu režisors Dainis Heinsbergs, lasīja Eigars Rozenbergs.